Un šāds materiāls ir iebūvēts laminātā. Zināji, ka materiāls korķis ir dabīgs materiāls, kas tiek iegūts no ozola koka mizes ārējā slāņa. Tas nāk no korķa ozola. Protams, vairāk to sastapsi vidusjūras reģionā, kas ir Itālija, Spānija, Portugāle. Vēsturiski šo materiālu izmanto kuģu un zvejas materiālu ražošanā. Protams, mēs to zinām arī kā pudeles korķus, kas tiek izmantot, bet skaties, parādīšu, kur šis materiāls tiek izmantots, par ko iespējams tu nemaz nezināji. Un šāds materiāls ir iebūvēts laminātā. Viņš ir gan apakšējā slānī, gan viņš ir ielikts pa vidu starp pirmā dizainiskā slāņa. Kā tas praksē reāli strādā, tu uzliec roku, viņš paņem tavas plaukstas temperatūru un tev liekas, ka šis segums ir silts, respektīvi tavas rokas siltumā. Bet ja tu paņem, piemēram, kādu, kas ir parasts, tad jau, kā zinām, grīda ir vienmēr vēsāka. Tad šis vienkārši noņem nost šo vēsumu sajūtu. Tāpēc pasteidzies, ja gribi šādu īpašu laminātu ar korķi, šobrīd atlikumā ir 93 kvadrātmetri, atbrauc uz vietas Meluža ielā 19 Imantā un noteikti cenu arī pielāgosim, lai tas būtu izdevīgs piedāvājums tieši tev.